Stāķi ir neliels ciems Gulbenes novadā, kur dzīve rit mierīgi, bet sirds pukst stipri. Te ceļi ved cauri pļavām un dzimtām, kur vēl skan senču balsis, un pašā sirdī Stāķu pamatskola, vieta, kur bērni apgūst nevienas zinības, bet arī to, ko nozīmē būt latvietim. Šajā mācību gadā Stāķu pamatskola nosvinēja 30 gadus. Un Stāķu pamatskola jau kopš izveidošanas ir saistīta ar dziesmu un deju, jo jau atverot Stāķu pamatskolu bija nodibināts gan koris, gan arī tautas deju kolektīvi. Stāķu pamatskolā mācās 150 bērni, un vairāk nekā pusi no viņiem šogad piedalīsies 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Ir ļoti svarīgi, ka cilvēks pieaugot dejo. Viņš dzied un viņš nes latvisko kultūru uz priekšu, paaudzēs. Un es domāju, ka tie bērni, kuri ir dejojuši, dziedājuši un apmeklējuši skolu dziesmu un deju svētkus Rīgā, tie arī saviem bērniem mācīs šo dziesmas un dejas mīlestību. Un viss Latvijā skanēs un būs ļoti skaisti. Šobrīd Stāķu pamatskolā darbojās 2 kori, sākuma skolā un pamatskolas posmā, un 3 tautas deju kolektīvi 1. klasē, 2., 4. klasē un vecākajā pamatskolas posmā, kā arī folkloras kopa Dzirnaviņas. Deju kolektīvs Lievenītis, gan mazais, gan lielais, ir vairāk nekā skatuves nosaukums. Tas ir stāsts par ilgadību, skolotāju mantojumu un bērnu spēju sajust tautas soli. Esmu Sarmīte Sukure, un esmu šīs skolas tautiskās dejas tradīcijas, varētu teikt, aizsācēja. Un tas bija 1995. gadā, kad šajā skolā sāka veidoties deju tradīcijas. Pirmā dejotāja grupa esot bijusi salīdzinoši maza, tomēr laikam ritot arvien vairāk bērnu vēlējās kļūt par daļu no tautisko deju pasaules. Vietas, kur viņi varēja izdejot gan prieku, gan latvisko piederību. 1995. gadā bija pirmā deju grupiņa, un skola bija nesen izveidojusies un nebija pa tautu tērpu, un tieši tāpēc varbūt tik raiti sākumā nevedās, un deju apraksti bija dabūjami grūti, un deju ieraksti arī bija dabūjami grūti. Pēc tam jau palika arvien vieglāk, skolai radās savi tautu tērpu komplekti, un tāpēc 2000. gadā mēs jau varējām startēt. Tie bija 8. skolēnu deju svētki. Un es aizbraucu 2 reizes uz svētkiem, 2000. gadā aizvedot 2 deju kolektīvus, abus lievenīšus, un 2005. gadā aizvedot uz svētkiem Justiņu un lielo un mazo lievenīti. Tā ir kopā būšana. Svētku kulminācija un koncerti dod tādu pozitīvu to sajūtu, ka tas ir nenovērtējami. Deja ieaudzina noteikti pienākuma sajūtu, pozitīvu attieksmi pret kolektīvu, draudzīgumu, arī dažādas sadzīviskas iemaņas noteikti ieaudzina, kā izturēties pret apģērbu, kā saģērbties koncertam. Dziesmu un deju svētki nav tikai pasākums, tie ir brīži, kas paliek sirdī uz mūžu. Tie ir mirkļi, kad laiks apstājas, kad dziesma vairs nav tikai skaņa, bet kļūst par lūgšanu, kad deja nav tikai solis, bet dzimtes valoda. Man tas ir visa mūža garumā, varētu teikt. Es atceros sevi kā dejotāju no pusaudzes gadiem, un visu laiku ir dejots, un joprojām dejoju. Un, kad mēs skatāmies abi ar vīru televīzijas pārreides, kur rāda iepriekšējos svētkus, ir tāda sajūta, ka tu vari pat līdz asarām būt. Arī skatoties televīzijā un atceroties. Tikai pozitīvas. Mani, protams, ielīgsmo arī tas darbs, kas ir patās ieguldīts, un šā brīža skolotājas veikums, un visi kolektīvi, tie, kas mums darbojās, šobrīd brauks uz svētkiem, gan dziedātāji, gan folkloras kopa, gan dejotāji. Ir tāda laba sajūta, tāda laba, ka ir labi pastrādāts un ir veicies. Šodien lielā un arī mazā deju kolektīva Lievenītes vadītāja ir Dace Freimane. Stāķu pamatskolā es jau atgriežos 2. reizi.
Pēc būtības es pat mana izcelsme ir, es esmu no Stradu pagasta. Augusta dzimusi un ne īsti šeit Stāķos, bet vispār Stradu pagastā. Skolas direktore Diāna, tas bija laikam 2015. gads, uzrunāja, bērniem mācīja dejas. Tad mēs tajā gadā arī dejojām un tikām uz dziesmu un deju svētkiem, bet sanāca tā, ka mana tā kā pamatdarba vieta man nav šeit. Es strādāju arī Gulbenes Novada vidusskolā, un līdz ar to tur nevarēja visu savienot, un tā kā mūsu ceļi pašķīrās. Un atkal šogad rudenī mēs satikāmies, jo iepriekšējā deju skolotāja beidza savas darba attiecības, aizgāja pelnīt atpūtā, un līdz ar to tad es atkal atgriezos arī ar vienu kāju Stāķu pamatskolā. Un kā atzīst Dace, šī vieta ir īpaša, maza un ļoti ģimeniska lauku skola, kur bērni ar dedzīgām acīm un platiem smaidiem labprāt apgūst jauno deju horeogrāfiju. Viņiem šis gads ir īpašs, jo šī būs pirmā reize, kad kļūs par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Neteiksim, ka gads bija ļoti viegls, jo tad, kad es arī atnācu kā jauns pedagogs, ko bērni nepazīst, bija no sākuma arī tāda kā testēšana, skatīšanās, ko tā skolotāja tur no mums grib un ko prasīs. Bet tad, kad bērniem uzdevu šo atslēgas vārdu, šo jautājumu, vai jūs vēlaties uz dziesmu svētkiem, viņi teica, jā, tā kā gribētu. Es saku, tātad mums ir kopā diezgan liels darbiņš ir jāiegulda, lai tur tiktu, jo bērnu kolektīvi ir ļoti, ļoti daudz, un lai tiktu, ir jāstrādā. Lielai daļai šeit arī tā būs pirmā saskarē ar dziesmu un deju svētkiem ar kaut ko tādu. Bet lielākie jau ir kaut kas no ģimenes ir bijis, kāds jau pastāstījis, ka jā, tur būs forši un jā, grūti. Protams, visi mēģinājumi, tas nav ļoti, ļoti viegli, agra celšanās, bet atkal tā kopā būšana un tās spilgtās emocijas, kas ir noslēguma koncertos, tas ir vienkārši fantastiski. Tas ir neaprakstāmi. To vajag izbaudīt. Man ir kā visi ģimene dejotāji, mums visi ir dejotāji, tā kā man vecāki arī ir braukuši dejot, un tas kā ģimeniski aiziet, kad tie, kurie dejās, tie visi brauc dziesmu svētkiem. Un, man liekas, dziesmu svētkus ir interesanti ar kolektīvu, sadarboties un izmēģināt kaut ko jaunu. Es sagaidu jautrību, pirmo reizi piedzīvošanu tajā visā, un saliedēšana ar to kolektīvu, ar kuru mēs esam dejuši, jautras dejošanas, visādas tādas lietas jau. Man patīk tautu dejās dejot, tāpēc, ka man mamma agrāk arī dejoja. Un es nezinu, man kaut kā, kad skatījos agrāk, un kad mazāk biju, kādi visi dejo, tad man tas arī iepatikās, un es jau no bērnu dārza dejoju līdz tagad 8. klasei, man to ir 9. jau, un es arī gribu turpināt pēc 9. klases iet dejoti. Es arī dziedos, arī folklorēju. Man paliks atmiņā no skolas, es domāju, dziesmu deju svētki. Es skatījos daudz video, man ļoti patika, un es gribu to atstāt tiešām uz visu mūžu savu atmiņā, tos dziesmu deju svētkus. Katrs izdejotais solis, katrs smaids ir apliecinājums. Šī skola, šī vieta, šie bērni turpina stāstu, kas Latvijai svarīgs un priecē, ka tas lielākoties ir paudzēs nodots. Jā, man Alme piedalījās ar abi. Viņi jau visu labāk var stāstījuši to, ka bija ļoti interesanti, protams, tur kopīgi kolektīvam, to, ka viņiem esot bijis interesanti, to, ka tur viss izskatās ļoti skaisti. Un es sagaidu kaut ko priecīgu, skaistu. Viens liels faktors ir tas, kā tiek audzināti bērni ģimenē. Gulbenē diezgan daudz ir arī pieaugušo cilvēku, kas paši dejo jau vairākās paaudzēs. Līdz ar to tie, kuriem jau tās saknes ir ar deju saistītas, tie noteikti arī vecāki izvēlas, lai viņu bērni dejotu. Bet bērniem arī patīk. Tautu deja vispār ir īpaša. Tas ir tas, kas bērniem attīsta stāju.
disciplinē bērnus, māca sadarboties, ļoti daudz dažādas jaukas lietas apgūst savu latvietību, mēs arī tādējādi apzināmies, tā kā dejošana tas ir ļoti jauki. Paši mazākie vēl tikai 7, 8 un 9 gadu veci, bet jau ar lielu sirdi un apņēmību. Visi mācību gadu garumā 2 reizes nedēļā. Viņi nāca uz mēģinājumiem, dažreiz noguruši pēc skolas, dažreiz mazliet apmulsuši no grūtiem soļiem, bet vienmēr ar vēlmi iemācīties, būt kopā, piedalīties. Es dejoju kopš bērndārza, man patīk dejas, kā brīvajā laikā ir ko nodarboties. Man patīk dejot tautudējas, jo viņas ir interesantas. Tur ir daudz piedzīvojumi, var kaut kur aizceļot. Un man patīk skolā dejot, tāpēc kā dejas. Tur man patīk ļoti dziedāt un man patīk mūzikas. Ko tu zini par dziesmu deju svētkiem? Ka viņi būs Rīgā. Un kā būs visu dienu tā kā mēģinājumi. Ko tu sagaidi no šiem svētkiem? Lielo noslēguma koncertu un gājienu. Mazie lievenīši dejo ar bērnišķīgu prieku un tajā pašā laikā ar apbrīnojumu disciplīnu. Katrs solis, katrs aplis, katrs smaids, viņiem tas ir svarīgs. Un skatoties, kā viņi dejo, mēs redzam ne tikai šodienu, mēs redzam nākotni. Mūsu tautas solis, kas turpinās pateicoties šiem mazajiem drosminiekiem. Aktu zālē, kur dejo mazākie un lielākie lievenīši, jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatavojas arī apvienotais jauktais koris Tirzas un Stāķu pamatskolas 5. līdz 9. klašu skolēni. Katrs ar savu balsi, katrs ar savu stāstu, bet visi kopā vienā dziesmā. Bija liels satraukums, kad direktore Diana mums piedāvāja Tirzai Stāķiem apvienoties. Un es tā kā domāju, kā tas būs. Bet ir labi, mēs tikām jau tad uz pirmajiem svētkiem, pēc tam bija Covid, un tagad mums ir jau 3. kopā dziedāšanas svētki. Un mēs skatēji ieguvām 1. pakāpi, tas ir visiem koriem, gan bērnu koriem, gan pieaugušiem, liels prieks, liela laime un liels atalgojums par padarīto darbu. Un mēs esam ļoti čakli ņēmušās dziedājušas repertuāru, jo dziedātājiem ir diezgan daudz dziesmu. 2 gadi strādāti ar pilnu tādu atdevi. Mēs esam kopmēģinājumos ar Rīgas diriģentiem, ar dziesmu svētku diriģentiem lielajiem darbojušies. Es domāju, ka viņas ir pietiekoši atbildības, un viņas saprot, ka mēs esam viens posms lielajā dziesmu svētku vēsturē. Šogad Stāķu un Tirzas apvienotajā 5. līdz 9. klašu jauktajā korī dzied 20 bērni. Viņi dzied latviešu tautas dziesmas par dzimteni, brīvību, sapņiem. Un katra skanīgā balss apliecina, ka dalība 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ir ļoti gaidīta. Personīgi no manas ģimenes neviens nav bijis uz dziesmu deju svētkiem vēl, bet būs personīgā pieredze. Tā sajūta būt kopā ar visiem, tā ļoti vieglā sajūta, kad visi dzied kopā un tu vari dzirdēt, cik tas fantastiski izklausās visi kopā dziedot. Ar ļoti lielu sajūsmu un noteikti patriotismu un nevaru sagaidīt. Šie svētki saved visus mūs kopā. Būšu ļoti lepna, jo man mamma arī un viņas māsa, viņas brauc jau uz dziesmu svētkiem jau visus gadus. Un tāpēc esmu ļoti priecīga. Un es ceru, ka es iegūšu jaunus draugus un jaunu pieredzi. Tā ir vērtība, kad manam bērnam nav jābrauc ārpus šīs skolas, teiksim, uz Gulbenes centru. Viņa var šeit skolā visu apgūt un arī muzikas spēli ar ļoti labiem rezultātiem. Un mana meita šogad jau piedalīsies 3. reizi dziesmu svētkos. Un 1. reize, kad viņa pati piedalīsies kā dziedātājs Meža parka lielajā estrādē. Laikam tas nāk no senčiem, no vecākiem, jo arī viņi ir piedalījušies dziesmu un deju svētkos, un arī tā dziesma mums ir vijusies cauri visai ģimenei. Man liekas, ka visburvīgākais ir tas gājiens.
tas ir tas un tā sajūta, ka tu vari ieplūst dziesmā un būt kopā ar visiem tiem, kas tiešām dzied un kuriem patīk dziedāt. Kas man ir kora mūzika. Tas ir tas latviskais, laikam, pirmkārt jau. Jo ilgāk strādā, jo vairāk saproti šo īpašo lomu un šo īpašo nozīmību. Patīkams ir tas, ko tu vari no sevis atdot un ko tu gūsti atpakaļ. Dodot, gūsti varbūt daudz vairāk nekā dot, bet es cenšos arī dot. Stāķu skolā līdzās dziesmām, lielajām estrādēm un deju ritmiem uz skatuves dzīvo vēl kāds klusāks, bet ļoti spēcīgs stāsts. Tā ir folkloras kopa, vieta, kur bērni sastopas ar pašām tautas dziesmas saknēm. Te viņi mācās senot dziedājumu, rotaļas, paražas, kā tās dziedājušas un dzīvojušas viņu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas. Šī ir folkloras kopa Dzirnaviņas. Dzirnaviņas dziesmas un rotaļas jau griež 2. gadu. Skolas prioritāte ir tautas tradīciju saglabāšana, un arī ņemot vērā, ka skola ir Erasmus akreditēta skola, tad mēs arī viesiem no citām valstīm varam mācīt tautu tradīcijas, rotaļas un dziesmas. Man visvairāk patīk spēlēt koklatēs, jo man patīk spēlēt mūzikas instrumentus, jo dažreiz vajag iemācīties arī akordus, un dažreiz ir grūti viņus iemācīties. Es piedalos, jo man patīk šeit dziedāt un piedalīties kopā ar citiem bērniem. Man patīk, tāpēc, ka šeit dažreiz ir smieklīgi un jautri. Arī folkloras kopas bērni gatavojas dziesmu un deju svētkiem. Arī viņiem būs šī unikālā iespēja piedzīvot šo skanīgo un vizuālu krāšņo kopā būšanu. Es šogad 1. gadu piedalīšos, bet izklausās interesanti. Kad dejos bērni dziedās un parādīs savus talantus. Arī Sindijas Hortenzijas mazā māsiņa, kas ir folkloras kopas jaunākā dalībniece, neslēpj prieku piedalīties radošajās aktivitātēs. Tas patiesībā parāda, ka stāķos ikvienam bērniņam ir iespēja būt daļai no gaidāmajiem svētkiem. Patiesībā folkloristi ies rotaļās, paši ļoti aizrausies rotaļās un iesaistīs skatītājus rotaļās. Un tas ir vienkārši ļoti interesanti. Un skatoties, kā dzied folkloras kopas dalībnieki, kļūst skaidrs, šajos svētkos piedalās visa ģimene. Tas ir ne tikai bērnu prieks un mācīšanās, tie ir arī vecāku lepnuma un aizkustinājuma mirkļi. Tas ir apliecinājums tam, ka šeit stāķos katram bērnam ir iespēja būt daļai no lielās latviskās tradīcijas. Liekas taisnī tieši tādos mazās skolās un novados to jau visvairāk var redzēt, ka tas pulks ir liels, ko varbūt nenovērtē lielās pilsētas, bet teiksim, mūsu skolā ļoti daudzi iet tieši tā instinkta pēc, tāpēc, ka visi to dara, un tad viņi vairāk arī iemācās viens no otra. Tas ir liels lepnums, jo teiksim, folklora ir tas, un gan dejas, gan dziesmas, tas, ko jaunieši daudzi vairs nenovērtē. Bet tāpēc man prieks, ka man meita turpina un mācās un klausās un dejo un dzied. Vispār daudz kas patīk. Man patīk spēlēt instrumentus, tur dziedāt, rotaļas. Visvairāk patīk dziedāt, bet rotaļas arī tādas jautras. Es neesmu nekad piedalījusies dziesmu un deju svētkos, tad īpaši nezinu, kas tur notiks, bet saprotu, ka būs jautri vismaz tā. Šie svētki ir ne tikai dejotājiem un dziedātājiem, bet arī tiem bērniem, kur ikdienā neuzstājas uz skatuves. Tā ir daļa no lielās svētku gaidīšanas. Mākslinieckā pulciņa audzēkņi šogad veidoja ko īpašu – svētku pērles. Katra no tām apgleznota ar rūpību, krāsām un bērnu personīgo vēstījumu. Tajās iepīts gan prieks, gan cerība, gan sajūta, ka viņi arī ir daļa no šī lielā notikuma. Mūsu Stāķu pamatskolas Gulbenes mākslas skolas pulciņš veidoja pērli.
Mēs katrs bērns veidojām mazu gabaliņu, lai būtu katra bērna darbiņš šajā te lielajā pērlē parādīts. Mūsu pērlē savijas lielāki un mazāki apļi, kas arī simbolizē šo te kopības sajūtu, gan kā kolektīvam, gan arī aplis simbolizē arī deju rakstos ir aplis un arī saulē ir aplis. Tā kopības sajūta, laikam, tas ir tas, ko mēs vēlējāmies arī šajā pērlē ielikt un parādīt. Vispār skola dod iespēju katram bērnam izpaust sevi vai mākslā, vai dejā, vai dziesmā, vai sportā. Līdz ar to, katrs bērns var izpaust sevi, tā kā kuru jomu viņš vēlas attīstīt. Dziesmu un deju svētki vienmēr stāstījuši par piederību Latvijai, bet tieši šādās mazās vietās kā Stāķi mēs visdziļāk redzam, ko nozīmē arī piederība savējiem. Jo šeit patriotisms nav tikai karoks pie mājas vai himnas svētkos. Šeit tas ir katrā dejas solī, katrā dziesmas rindā, katrā bērna radītajā pērlē. Tā ir mīlestība pret vietu, kur tu audz, pret cilvēkiem, kas ir līdzās tieši mazās kopienās. Patriotisms kļūst par dzīvesveidu, klusu, stipru un īstu. Tā ir prioritāte skolā – saglabāt latvisko kultūru identitāti. Un tas ir arī varbūt fakts, ka mēs kopiena darbojamies šeit skolā, jo skola ir gan kā izglītības iestāde, gan arī kultūras nams. Un līdz ar to vecāki ierāda bērniem dziesmas un dejas mīlestību, un tā viss attīstās. Visu, ko mēs arī skolā mācam, gan mācību priekšmetos audzināšanās, gan dažādos interešu izglītības pulciņos, mēs mēģinām stiprināt šo lokālu patriotismu, kad mēs esam par savu vietu, par Gulbeni, un ar to ir jālepojas. Katra vieta Latvijā ir tāda nozīmīga, svarīga, un katram cilvēkam ir jālepojas ar to, no kuras vietas viņš nāk. Stāķi ir mazi, bet šeit notiek liels darbs, klusis darbs, pie saknēm, pie identitātes, pie piederības. Tas, ko veido šie bērni, skolotāji, ģimenes, tas ir stāsts, kas nepaliek vienā vasarā. Tas dzīvo tālāk.